mēs viņus meklējam, jo mēs viņus sākam jau arī atlasīt. Jo šī kompānija ir augoša, šeit ar varu mums neviens iekšā vēl nav jārauj, un tāpēc mēs tiešām meklējam tādus cilvēkus, kas mūsu komandā patreiz var aktīvi darboties un ienest kādu tādu pozitīvu labumu. Nu, lūk, un ja mēs esam pie šāda biznesa, tad tiešām mēs savu dienu savienojam. 2 stundas dienā mēs strādājam, tad 2 stundas dienā mēs varam veltīt fiziskajām aktivitātēm, un 2 stundas dienā mēs varam veltīt arī apmeklēt kādu blogu vai palasīt kādu grāmatu, tātad attīstīties garīgi. Nu, lūk, un kopā mēs esam 6 stundas dienā jau kaut ko darījuši, pilnīgi pietiekoši, lai mēs vakarā mierīgi pasēdētu kopā ar ģimeni un padzertu tēju. Tas būtu tātad šī te mūsu pareizā attīstība, uz ko mums ir jāiet. Nu, lūk, šeit es gribētu pieminēt vēl tādus nopietnus vecuma posmus, kā 40 gadnieku krīze. Ja? Tātad 40 gadi, 39 bija tas nopietnais posms, kad cilvēkam zuda spēks, bet faktiski jāsaka, ka ja cilvēks ir ļoti, ļoti jūtīgs, tad apmēram no 40 līdz 42 gadiem viņš izjūt tādu ļoti lielu vajadzību pēc garīgā pieauguma. Tātad garīgais pieaugums, cilvēks sāk uzdot sev jautājumu, kāpēc es dzīvoju, ko es esmu izdarījis, vai man tiešām katru dienu ir jāiet uz darbu, vai man ir jāskrien kā vāverē ritenī. Ja? Tātad, lai būtu līdzsvarā šīs te visas lietas, tā cilvēka iekšējā balss tieši pat arī viņam to jautā. Ja? Nu, lūk. Un tātad šie ir tādi pirmie iedīgļi, pēc kuriem mēs varam atpazīt atkal savus jaunos biznesa partnerus, kad viņš meklē, viņš aktīvi meklē, un kur tad viņš ir? Viņš tiešām ir šajos sociālajos tīklos, draugos, Facebookā, jo draugi varbūt netika apmeklēti, bet Facebooks, ja mēs viņu skaitītu kā valsti, tad viņš aiz Ķīnas būtu kā 2. vai 3. lielākā valsts. Ja? Tad šie visi cilvēki ir tur un viņi gaida un viņi meklē šīs te iespējas, un tiešām tā ir mana pieredze. Jo, kā es teicu, kad šodien es redzu Daivu, tad es ar vakardienu ar Daivu ļoti ātri iepazinos, meklējot savu klases biedreni un uzaicinot viņu draugos. Es redzēju, ka Daiva ir tas cilvēks, kas meklē, jo parasti šādi te cilvēki, kas pareizi attīstās, viņi arī savos profilos par sevi pastāsta. Un tās ir tās pirmās lietas, pēc kā jau mēs varam uzzināt, kā tad mūsu biznesa partners iet uz priekšu un vai viņš tiešām varētu būt potenciāls partners, ar ko mēs varētu sākt runāties. Ja, tad tā ir pirmā pazīme. Nu, lūk, bet tātad 42 gadu vecums ir tas vecums, kad cilvēkam ir atkal šī te pilnīgā 7 gadu ciklu posma krīze. Ja? Un tātad 42 gadu vecumā cilvēks krasi maina savu domāšanu. Un tātad mūsu tātad potenciālie partneri atkal var būt tie, kas saka, ka viņi pilnīgi ir sapratuši, ko viņi grib, kad viņi ir gatavi mainīties un gatavi apgūt visu to, ko mēs piedāvājam, un nav ne mazāko šaubu par to, kad viņi to darīs un ies uz priekšu, jo tas ir nopietns vecums, viņu iekšējā balss par to saka, un šajā vecumā ļoti bieži cilvēki arī mēdz pārspīlēt lietas, ja? Kā piemēram aiziet ļoti garīgā attīstībā, ja? Paliek ļoti tātad ticīgi vai reliģiozi, varbūt atkal vēl otrā grāvī, kad viņi sāk ļoti daudz strādāt, ja? Tātad atdod sevi tikai darbam, biznesam, ja? Un tātad sāk strādāt pāri savam mēram. Un nereti, kad es agrāk strādāju pārdošanā, bija tāda situācija, kad es aizēju pie uzņēmēja, bet uzņēmēja jau vairs nav, jo viņam bija tieši šī te 40 gadnieka krīze, un ja cilvēks pārāk strauji attīstās garīgi un neņem vērā šīs te savas pārējās lietas, tātad biznes
un fiziskais ķermenis, tad šos cilvēkus ļoti bieži skar 40 gadnieku posmā insulti. Savukārt, ja cilvēks sevi ir nodevis tikai darbam, strādā kā darba zirgs, tad apmēram šajā te 40 gadnieku posma krīzē ļoti bieži cilvēki arī aiziet ar infarktiem. Tā kā tas ir jāņem vērā. Ļoti, ļoti nopietnas vecuma posms, un ja jums šajā vecuma posmā gadās kāds partners, ar ko runāt, un jūs redzat, ka viņš ir uz vienu viļņu ar jums, un jums šodien šī informācija tiek dota, jūs viņam par to pastāstat, ka tieši mēs esam tikušies īstajā laikā un īstajā vietā. Ja? Nu, lūk, cilvēkam tiek dota vēl viena iespēja – 45 gadi. 45 gadi, kad cilvēks sāk atskatīties jau uz to, vai es varu būt kā dzīves eksperts. Kā dzīves eksperts mācīt, nodot citiem to, ko es esmu iemācījies, palīdzēt citiem. Tātad arī šeit atkal nodara mūsu biznesa, jo, kā es teicu, mūsu biznesa ir attiecība biznesa, un mēs šeit mācāmies viens no otra, un mēs tiešām viens otram palīdzam. Un šeit mums nav jāstrādā daudz, nav jāpārstrādājas, ja, tad ir jābūt tikai atvērtiem un jāsaprot, ka mūsu iekšējā balss kaut ko prasa, un mums ir jāiet uz priekšu. Un mēs meklējam, tā kā jau mūsu Krievijas kompanjoni to saka, mēs meklējam tos, kas meklē, un liekam šobrīd mierā tos, kuri vēl ir meklējumi ceļos. Jo, ja slīcējs slīkst, ir iespējams viņu izraut, bet tikai pie nosacījuma, ka viņš nepretosies, jo pretējā gadījumā viņš var noraut jūs līdzi. Tātad, ja cilvēks šajās te pārunās, ko es iepriekš jau minēju, izrāda to, ka viņā ir kaut kādas negatīvas iezīmes, un viņam vispār ir negatīva attieksme pret multilevel marketing sistēmu, liekam mierā, jo mēs ļoti daudz notērējam enerģiju, un ņemat vērā, ka dzīves enerģija, īpaši tātad, kā mēs skatījāmies pēc šiem 39 gadiem, viņa mums iet zudumā. Un tad ir jautājums, vai šajās mācībās, vai Skype konferencēs, kur mēs tiekamies, vai mēs tik daudz uzņemam to pozitīvo, un vai mūsos atnāk atpakaļ tik daudz enerģijas. Tāpēc domāsim, žēlosim sevi, mīlēsim sevi un uzrunāsim tikai tos, kas meklē. Un to patiešām var just, un mēs zinām un atpazīstam šos cilvēkus, kas meklē. Nu, lūk, 45 gadi tas ir labi, īpaši sievietēm, ja? Sievietes mainās, paliek skaistākas, jaunākas, vīrieši arī tāpat. Jau no 40 gadiem ir tāda vecuma posma krīze, kad īpaši Latvijā tas mums ir redzams, bet droši vien tāpēc, ka cilvēki paliek prasīgāki viens pret otru, notiek šķiršanās, tātad mainīšanās ar ģimenēm, un atkal kaut kas ir jauns. Vai tas ir labi, vai tas ir slikti, grūti spriest, bet pārmaiņas kaut kādas ir. Nu, lūk, un tagad mēs esam nonākuši pie šī visnopietnākā vecuma posma, tas ir 49 gadi. Atceramies tātad 39 gadi, kad es teicu, cilvēka enerģija krītās, tāpēc, kad organisms pats jau jūt, kad ir palikuši 10 gadi, kad mēs esam pilnīgi noformējušies kā cilvēki. Un tagad ir jautājums, ja līdz 40 gadu vecumam mēs pareizi visas lietas esam izdarījuši, tad mēs kļūstam par dzīves ekspertiem, mēs varam nodot savu pieredzi citiem, mēs esam pozitīvi, mēs ejam attīstībā tikai uz augšu. Tāpēc mēs varam redzēt arī, ka pie multilevel marketing biznesa ir tādas omulīgas, jaukas sievietes, kurām jau ir pāri 50, varbūt jau 60, un nemaz nepateiks, cik viņai ir gadu un kāpēc viņa ir tik apmierināta un smaidoša un visas lietas notieks. Tāpēc, ka viņa ir pareizi gājusi par šiem te vecuma posmu cikliem cauri, viņa ir pareizi attīstījusies, viņa nav apstājusies. Jo ticiet man, tas, kas mums ir iemācīts padomu laikos, kad mums ir godīgi jāstrādā, apzinīgi jāstrādā, jāpelna iztikas līdzekļi savai ģimenei, un tā tad jādomā tikai par darbu un par to, kā mūsu valsts attīstīsies, ja? Tādā veidā jūs sev nepievienojat mērķi, uz ko tiekties. Tādā veidā jūs izmanto ģimene, tātad gan bērni, gan otra puse, protams, kad ir ērti, kad ir kāds cilvēks, kas mājās izdara visu, bet jūsos tas neiesēja neko, un tas jums nedod nekādu pieredzi. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi skatīties, kā mēs ejam cauri šiem te attīstības cikliem. Nu, lūk,
Un tātad 49 gadi ir tas vecums, kad cilvēks iet attīstībā uz augšu, vai viņš iet arī savā attīstībā uz leju. Tātad var teikt, ka pamazām viņš tuvojās tam ciklam, kad viņš savu dzīvi arī šajā pasaulē beidz. Un, ja cilvēki nav pareizi attīstījušies, tad šajās te sarunās mēs varam dzirdēt un viņus atpazīt pēc tā, kā viņi runā. Parasti būs negatīva attieksme pret valdību, pret kaimiņiem, pret apkārtējiem, pret biznesu, pret visu. Pret visu ir negatīva attieksme. Un tikai tāpēc, ka cilvēks kādā vecuma posmā ir apstājies. Viņš varbūt ir apstājies 21 gada ciklā, viņš varbūt ir apstājies 28 gadu ciklā, tikpat labi varbūt viņš paliks 33 gadnieku tajā visnopietnajā dzīves ciklā un neko neizmainīs. Iekšējā balss būs viņam